šajā ziemīgajā, ziemīgajā pavasara dienā. Šodien mēs runāsim par tādām lietām, kas jāņem vērā īstenojot līdera projektus. Vairāk pieskaršos tieši kļūdām, būtiskākajam, kas būtu jāņem vērā, lai neatkārtotos, lai projekts no iesniegšanas brīža līdz realizēšanai būtu veiksmīgs un diezgan raitā solī nebūtu kaut kādu aizķeršanos. Nu, no idejas līdz rezultātam, respektīvi, sanāk no 3 mēnešiem līdz gadam vai 2 gadiem, tātad projekta realizēšanas laiks, bet kas, lai to varētu realizēt veiksmīgi, kas būtu jāņem vērā? Tā, būtiskākās kļūdas. Ļoti lielu būtiskākās kļūdas, ar ko saskaramies gan mēs, kā VRG vērtētāji, gan lauku atbalsta dienesta vērtētāji, ir tieši tehniskās specifikācijas izstrāde. Kas būtu jāņem vērā, lai to sagatavotu pareizi un bez kļūdām, lai nebūtu jāveic tehniskā, jeb cenu aptauja kā saka, atkārtoti, Tātad, lai ko mēs arī projekta ietvaros darītu, vai nu mēs pērkam pamatlīdzekļus, vai tā ir kaut kāda būvniecība, vai kādas citas mācības, vai tātad visiem izdevumiem ir jābūt veikta cenu aptauja. No 1000 eiro, protams, tā ir jābūt izstrādātāja tehniskajai specifikācijai, bet arī, kas ir mazāk par 1000, jebkurā gadījumā cenu salīdzināšanai ir jābūt, un, lai varētu būt cenu salīdzināšana, tomēr tai tehniskai specifikācijai būtu jābūt, lai saprastu, kādā veidā mēs šīs cenas varam salīdzināt. Lielākā kļūda ļoti bieži ir pārāk detalizēta šī tehniskā specifikācija, kad konkrētai lietai tiek norādīti ļoti daudz parametri, un tie parametri ir ļoti konkrēti. Ar vienu ciparu, Tehniskajās specifikācijās ir vēlams pat ieteiktu, šo te parametru lielumu noteikt no līdz, lai varētu piemeklēt atbilstošu, teiksim, otru piedāvājumu, un iekļautos tieši jūsu izstrādātajā tehniskajā specifikācijā. Ja tā ir pārāk detalizēta, tad būtībā tas ir diezgan grūti atrast atkal tieši tādu pašu ar konkrētiem parametriem. Piemēram, tāpat kā, kaut vai, kas man nāk prātā, pirmais, kaut vai tie paši galdu iegāde, tas tā kā pamatlīdzeklis, tam noteikti jābūt ir norādītām pašām galvenajām lietām. Tās ir materiāls, no kā tiek gatavots, izmēri, cik augstums, cik platums, cik garums, tātad vai nu tur metāla kājas vai koka materiāls, tātad, lai būtu, vai tas ir, teiksim, koks vai tas ir analogs kokam, tātad ir paši galvenie šie te specifikācijas būtu paši galvenie parametri. Otrs, kas ir ļoti liela, mēs esam saskārušies šajā laikā, skatoties šos pieteikumu veidlapu piedāvājumus, tehnisko specifikāciju, esam saskārušies ar to, ka ir arī atšķirīgi piedāvājumi, līdz ar to tie nav savstarpēji salīdzināmi. Tātad, ja tehniskā specifikācija tika izstrādāta pārāk detalizēti, tātad vienam piedāvātājam, tas viss ir atbilst, viss kārtībā, citam piedāvātājam, tātad, tie parametri vai uz vienu pusi vai uz otru kaut kur ir neatbilst, to projekta iesniedzējs nepamana, liek klāt kā otro piedāvājumu, bet galu beigās patiesībā tie nav savstarpēji salīdzinājumus cenu piedāvājumi,
Tātad tas arī ir ļoti būtiski. Tālāk ir piedāvājumi ir bijuši nepilnīgi. Cenu piedāvājumos ir jābūt norādītam gan piedāvātāja ēpastam, gan vārdam, uzvārdam, telefonam, ar ko sazināties, ja, derīguma termiņam, piedāvājuma derīguma termiņam, ja teikt, līdz kuram laikam šis cenu piedāvājums ir spēkā. Un līdz ar to, ja nav šo te visu piedāvājumu norādīto parametru, ja, aizpildot pieteikuma veidlapu, tātad mēs nevaram pilnīgi aizpildīt šo te cenu salīdzināšanas sadaļu. Ja? Mums nav ko tur ierakstīt. Un vēl, kas vēl ir bijis, tātad ir piedāvājumi no savstarpēji saistītām personām. Tas arī ir ļoti būtu jāseko līdzi. Nereti ir tā, kad izvēlamies kādu preci vai pakalpojumu, kaut par sevišķi par būvniecību, jā, prasam vienam, nu tad otru varbūt sameklēsi, kas mums otru piedāvā. Nu, protams, ka tiek samaksāti, bet izrādās galu beigās, ka tie ir savstarpēji saistītas personas, kas pēc būtības nedrīkst būt kā divi cenu salīdzināšanas piedāvātāji. Vēl, kas ir būtiski, tas, ka nav iekļauta garantija, jā, tātad, kas ir būtiski iekļaut obligāti tehniskajā specifikācijas izstrādē, būtu jānorāda, lai būtu šī te garantija 1 vai 2 gadi, jā, obligāti CE certifikāts. Ja tā kā projekta ietvaros nav paredzēts, teiksim, pamatlīdzekļu piegāde, uzstādīšana, jā, tie būtu atkal papildus līdzekļi, kas nav attiecinājuma līderu projekta ietveros, tad to var iekļaut arī tehniskās specifikācijas tieši kā piedāvājumā, jā, kad ar visu piegādi un ar visu uzstādīšanu. Līdz ar to šo te pamatlīdzekļu piegādātājs, viņam būtu jāatved, viņš norāda šo te summu kopā ar visām šīm te izmaksām, un tas ir attiecināms. Tā kā no pieredzes es esmu līderi šo te projektu realizācija, ieviešanā, esmu jau no pašiem līderu pirmsākumiem, tātad gadījumu un kļūdas esmu redzējis ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to, kas ir tā kā ieteikums varētu būt, ja jūs izstrādājat šīs te tehniskās specifikācijas, tad jūs, lai būtu gan piedāvājumi pilnīgi, gan arī tie nebūtu savstarpēji nesalīdzināmi, jā, tad atšķirīgi būtu jāizstrādā šī tehniskās specifikācijas, tātad pats, ko mēs vēlamies norādīt, teiksim, tie visi parametri, un varētu izstrādāt arī pielikumu kā sagatavi, kā piedāvājuma iesniegšanas pielikums, teiksim, numur 1. Bet šis te pielikums būtu svarīgs, tas būtu pie tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa, jā, tātad tukša veidlapa. Līdz ar to kopā ar šo te tehnisko specifikāciju un kopā ar šīs te specifikācijas pielikumu mēs izsūtam piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kur tiem ir jāaizpilda tikai visas sadaļas par sevi, tātad iesniedzējs, gan tie ēpasti, gan telefoni, gan atbildīgā persona, gan piedāvājuma derīguma termiņš, tātad viss, un pie mūsu specifikācijas, pie mūsu parametriem, tātad ir jānorāda savs piedāvātājs. Bet tur ir skaidrs, ka šajā veidlapā būtu noteikums, kad iekļauties piedāvājumā vajadzētu iekļauties noteiktajos parametros. Ja? Līdz ar to piedāvātājs, kurš aizpilda šādu jau sagatavotu pielikumu pie tehniskās specifikācijas, ir, teiksim, nav tik vienkārši kļūdīties vai neaizpildīt. Tātad šim te piedāvājumam jābūt pareizi aizpildītam un pilnīgam. Tas ir tāds pārsvarā lielākās kļūdas pie šīs tehniskās specifikācijas. Protams, būtu jāizvairās no tādām lietām, kad
nosūtam vienam to specifikāciju un prasam, lai otru sagatavo vai mākslīgi sagatavotu otro piedāvājumu, ja, no tā gan būtu jāizvairās, jo vienkārši to papētot šos te piedāvājumus, kas ir pieejams gan internetu vietnēs, gan visur pārējos, gan arī līdzīgas kļūdas gan vienā piedāvājumā, gan otrā. Tātad tas noteikti varēs redzēt, ka tas ir mākslīgi radīts šis cenu piedāvājums. Vēl kas būtiski ir pie cenu piedāvājuma, teiksim, veikšanas šīs te aptaujas. Ja mums tehnisko specifikāciju iesniedz e-pastā, un tas nav ar parakstu vai nav e-parakstīts, ja, tātad iesniedzot projekta pieteikumu, vēlams būtu pielikt arī izdruku no e-pasta, kad mēs redzam, ka tieši no šī e-pasta konkrētajā datumā, jā, ir jums tiešām ticis sūtīts šis te piedāvājums, jā. Ja tas ir sūtīts pa pastu vai kā citādi personiski ienes, tad noteikti tām ir jābūt ar parakstu. Nu, kaut kā tā lielos vilcienos tieši par tehniskajo specifikāciju izstrādi, jo tas ir pats pirmais un pats būtiskākais cenu aptauja, kas ir jāveic ļoti laicīgi pirms projekta iesnieguma sagatavošanas, nevis pēdējās minūtēs, pēdējās dienās, ja, kad īsti nezinām, kāda tad varētu būt tā kopējā projekta summa. Kā jau es teicu, projekts ir būtībā no paša sākuma tam jābūt jau ir vīzijai, ko mēs gribam, kādas lietas mēs gribam, un kā tas viss notiks, cik tās naudiņas vajadzētu, ja? Sabiedriskām organizācijām noteikti būtu jāizmanto šī iespēja pieprasa, nu, kā parasti pārsvarā tā arī dara, biedrības sabiedriskajām aktivitātēm tiek iesniegti iesniegumi pašvaldībām ar lūgumu šo te līdzfinansējumu atbalstīt, ja? Tātad šai summai ir jābūt jau zināmai. Tātad visas šīs lietas ir jādara laicīgi, jāizsver par un pret, nevis pēdējā brīdī kaut kas mainās, līdz ar to arī tie gan tā tehniskās specifikācijas neatbilst piedāvājumiem vai kā citādi. Un vēl tieši, kas saistīts vairāk ar būvniecību, kā no pieredzes, mazliet varu teikt, ka nu, ir tā attieksme uz tiem projektu pakalpojumiem. Tāda lieta, ja mēs aizējam pie pakalpojumu sniedzēja, pie būvniekiem vai kas to pakalpojumu sniedz vai to preci pārdot un pat aizno sakam, nu lūk, es rakstīšu projektu, es gribu projektu ietvaros nopirkt to un to, tad nebrīnīsimies nemaz, kad tā cena varētu būt arī lielāka, jā. Tas tāds standarts, nerakstīts likums, kad mēģināt no tiem projektu ietvaros palielināt mākslīgi mazliet to cenu. Ja mēs kaut ko gribam vēlamies pirkt un sazinamies ar šiem te piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, tad bez tā vārda projekta ietvaros. Vienkārši cik tas varētu izmaksāt, nu lūk, es apmēram gribu to, teiksim, ievadīt uz to sarunu, lai jau būtu tas būtībā nosaukts kaut vai mutiski tā cena, uz ko rēķināties, un tad, protams, izsūtīt šo te tehnisko specifikāciju, un nu, tad tas varētu būt vairāk atbilstošāks šā brīža vispārējām tirgus cenām atbilstošs. Nu tā, tas ir apmēram tieši par tehniskās specifikācijas izstrādi. Tālāk ir vairāk tas attiecās tieši par tirgus izpēti. Tas attiecās vairāk uz uzņēmēju darbības projektiem. Kā jau es teicu, ja uzņēmēju darbībā ir jābūt skaidrai vīzijai, ko es darīšu, kādā veidā es gūšu peļņu, vai tas mans pakalpojums ir vajadzīgs un cik būs nepieciešams, cik varētu būt to klientu
vai tādus pakalpojumus jau nepiedāvā tepat netālu, ja? Tātad noteikti ir jāizpēta tirgus, ja? Šo te projektu realizācijas īstenošanas laikā esam saskārušies ar to, ka tirgus izpēte pēc būtības nav veikta. Vienkārši izdomāju, kāpēc ne? Te viens blakus nodarbojas ar turismu, paskat, cik viņam labi iet, kāpēc man to nesākt, ja? Tātad nav kārtīgi izpētīts, nav padomāts, vai tiešām tas ieguldījums varēs sasniegt šo te apgrozījumus vai noteiktos projektās sasniegt šos te noteiktos rezultātus. Kādā veidā mēs to panāksim? Tātad ir jāveic šī te tirgus izpēte, kas ir noteikta. Ir bijis arī, ka vispārēji, ja, tātad, kaut kur no internetu vietnēm kaut kādas frāzes ieliktas vispārējas, kas neatiecās tieši uz šo reģionu, tieši uz konkrēto vietu, kur tiks īstenots projekts. Līdz ar to arī ir skaidrs, ka arī vērtējot, jā, kad cilvēks varbūt peld, jā, viņam tās domas ir varbūt augstākā līmenī, teiksim, lielākas nekā patiesībā būtu realitāte. Vai otrs variants ir pārāk plaša, kad praktiski no internetu vietnēm viss ir sakopēts ar copy-paste, visādiem pamatojumiem, dziļiem izpētījumiem. Īsti tas varbūt arī nav īsti vajadzīgs. Mēs to informāciju, ja vēlēsimies, paši atradīsim tajās internetu vietnēs un paskatīties, izlasīt to visu. Bet vajadzētu tieši balstīties, centrēties uz savu uzņēmējdarbību, uz savu pašu darbību, ja? Tātad, kur man šajā darbībā būs tā odziņa, ar ko es pārsteigšu apkārtējos, ar ko es piedāvāšu tādu, kas nav tuvākajā apkārtnē, ja? Un vai tas ir vajadzīgs, ja? Tad mazliet pamatot to visu. Tātad arī tirgus izpēte uzņēmējdarbībā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tas arī pie uzņēmējdarbības attīstības, ja? It sevišķi, kad redzams, kad ir jauni uzņēmēji vai saimnieciskās darbības veicēji, neizpētot šo te tirgus izpēti, iegādājoties šo projektu uzraksta un iegādājas nepieciešamos, teiksim, pamatlīdzekļus vai būvniecību kādu notiek, un tad, kad ir jāsasniedz šie te rezultāti, jā, tad, zini, nav to klientu, jā, tātad, tā ir tā kļūda, ka nav veikta attiecīgi tirgus izpēte. Vai tas pakalpojums apkārtējiem noteikti būtu vajadzīgs. Tā, nepateicu sākotnēji, ja jums ir kādi jautājumi, tieši manā teiksim, tad, kad es arī runāju, droši varat celt rociņas vai rakstīt arī kaut ko komentāros, centīšos paskatīties, kas ir uzdots un atbildēšu arī semināra, praktiski šī te runāšanas laikā atbildēšu uz jūsu interesējošiem jautājumiem. Tālāk pie būtiskākajām kļūdām, ko es varētu nosaukt, tas ir risku izvērtējums. Ja mēs plānojam šo te projektu, un nav svarīgi, vai tas ir sabiedriskās aktivitātes, vai tas ir uzņēmējdarbības projekts, ja? Kā es teicu, ir jābūt šai te vīzijai, kā mēs daram, kad mēs daram, kādā laika periodā, kas mums ir jāsasniegš, ko es sasniegšu, tad ir jābūt arī mērķim. Un, lai to varētu, jebkurā sasniegšanas vai īstenošanas laikā var būt arī riski. Ja? Tātad ir jāapzinās, ka nav tikai tā pozitīvā, jā, es uzrakstīšu, man būs iegādāšos, man šo te naudiņu atmaksās un viss ļoti gludi ies, ļoti forši, ka tā būs un noteikti, ka tā būs, bet noteikti ir jāparedz arī riski. Jo katrā darbībā varētu un pēc būtības atbilstoši projektā plānotajām darbībām un aktivitātēm, jo bieži esam saņēmuši ļoti vispārējus kaut kādus globālos riskus,
kas varētu pat piemērot vairākiem 10 projektiem vienus un tos pašus, bet mēs redzam, ka tātad iesniedzējs pēc būtības nav izvērtējis šos riskus, kas viņam varētu būt. Vai tā varētu būt preces vai pakalpojuma sadārdzināšanās. Ja? Un noteikti, ja ir risku izvērtējums, tad mēs noliekam tādu lietu, ka ir risks, jā, mēs pārdomājam, ir risks, kā mēs to risināsim. Ja? Ir jābūt jebkurā gadījumā tātad risku risinājumam šim te, ja notiek tā, ko tad es darīšu, Šis ir tāds pēc vienkāršotā veidā skatoties uz savām aktivitātēm, uz savā uzņēmē darbības plānotajām darbībām, tātad mēs izvērtējam, kas varētu būt par riskiem. Vai nu tas varētu būt cenu sadārdzinājums, varētu būt nav klientu, ko tad es darīšu, ja man tomēr nav pieprasījuma pēc šā pakalpojuma uzņēmē darbībai, Kā mēs to rīkosimies, kā mēs to varētu risināt, aktualizēt, lai, tā vienkārši, klientu nav, līdz ar to apgrozījuma nav, ko darīs, tā tas ir, Līdz ar to sekas var būt nepatīkamas, kad sasniedzamie rādītāji nav sasniegti un var arī būt, kad kāda daļa naudiņas būtu arī jāatgriež. Bet, lai līdz šādām situācijām nenonāktu, tātad tiešām pēc būtības ir jāizvērtē mūsu projektu viss no iesniegšanas, no idejas līdz darbībai, līdz rezultātu sasniegšanai un uzraudzības periodā. Tātad kādi var būt riski? Nereti arī saņemam risku izvērtējumu tikai par paša projekta īstenošanas laiku. Tātad, tā ir cena. Ja kritīsies, meklēsim sev naudiņu no saviem līdzekļiem, kaut kādi termiņi varētu tur mainīties, no iegādes vai kaut kas tāds, to mēs tā atrisināsim. Bet svarīgi, ka tas, ka projekts tiek uzraudzīts arī pēc projekta īstenošanas, tad arī jānodrošina risku izvērtējums arī projekta uzraudzības periodā. Kad ir jāskatās, vai tā pamatlīdzeklis tiešām darbosies visus šos 5 gadus, ja tas salūzīs, nolietosies, pieņemsim arī tāds variants, jums ir jāzina. Tātad jāņem arī šīs te iekārtas vai uzņēmē darbībā pieņemsim, ir jāskatās, lai būtu labas kvalitātes, atbilstoši, ne tikai lētākie, bet arī pēc būtības ar labām kvalitātēm, labām atsauksmēm, teiksim, tādas lietas, lai arī visā uzraudzības periodā tas saglabātu savu funkcionalitāti. Un ja tas salūst, tad jums tas ir jāremontē arī par savām naudiņām, bet ja tas nolietojas pilnībā, tad pēc būtības tas būtu jāpērk atkal pa jaunu. Tātad arī šie risku izvērtējumi, tātad jānodrošina, jāskatās, kādā veidā jūs to varēsiet risināt, lai tas tā nenotiktu. Tas varētu būt jūsu, teiksim, kaut vai noteikti pareizi apmācīt darbiniekus, ar to rīkoties, lai tie rīkotos atbilstoši, teiksim, nosacītajam tās iekārtas lietošanas nosacījumiem, vai kā citādi. Tātad, ir jāsaprot riski un jāsaprot, kā to visu risinās. Nevis pēc vienkāršoti, ļoti primitīvi tāds var būt risks, tā mēs to risināsim, gan drīz katrā projektā ir projekta pieteikumā, ja redzam vispārējos risku izvērtējumus, kas pēc būtības neatbilst projektā plānotajām darbībām. Sabiedriskajām aktivitātēm varētu vairāk minēt uz tādu lietu, kā, pieņemsim, tas ir kaut kāds atpūtas stūrītis bērnu, rotaļu laukuma ierīkošana. Arī tas ir uzraudzības periodā jānodrošina, ka tas saglabātos, ka ja tur kāds soliņš ir salūzis, tad kas to atkal atjaunos, ka tam ir jābūt atjaunotam, ka ir jārūpējas, lai tas iegādātā
lieta, sakārtotā vide vai kaut kas cits, tātad turpinātu ne tikai uzraudzības periodā, būtu pieejama, bet arī vēl būtu labi, ka arī pēc tam labu laiku. Nu, kaut kā tā ir par tiem riskiem arī, kas tiešām aicina nopietni izvērtēt un skatīties tieši no sava projekta viedokļa, nevis pēdējā brīdī paņemt kāda cita izstrādāto risku izvērtējumu. To noteikti skatās tieši arī VRG vērtēšanas komisijas locekļi, kad, vai šis te risku izvērtējums ir atbilstošs tieši konkrētam projektam. Vēl pie būtiskākajām kļūdām ir projekta īstenošanas termiņi, ko es varētu uzsvērt. Ja? Kad projekta iesniedzēji parasti ir ļoti pozitīvi, optimistiski, un viņi plāno, vai ļoti ātri pusgada laikā man šis projekts būs realizēts. Jā, tas ir labi. Bet tomēr projektu iesniegumā noteikti vēlams paredzēt mazliet to ilgāku ar rezervīti šo laiku. Kaut mēs arī domājam to pusgada laikā mēs to varētu izdarīt, tomēr tos termiņus lūgums tā, iesaku. Vienkārši iesaku likt mazliet lielākus, pat līdz gadam, atbilstoši cik tas. Ja jūs to īstenosiet ātrāk, viss kārtībā, viss ir kārtībā, sniedzat maksājuma pieprasījumus, visas citas lietas, ja? Tātad projekts ir īstenots ātrāk, viss kārtībā. Ja jūs ieliksiet tos īsos termiņus, ja, un pienāk laiks paskrien ātri, varbūt kāda aizķeršanās tieši pie projekta izvērtēšanas ir, ja, pagarinās šī izvērtēšanas, varbūt kāda cenu aptauja atkārtoti jāveic, jā, vai kādas citas lietas, tad, sanāk tā, kad laicīgi būtu tad jāraksta atkal iesniegums, papīra birokrātiskās lietas, ir jāraksta iesniegums, jāinformē lauku atbalsta dienests, ka jūs neiekļaujaties šajos termiņos. Lauku atbalsta dienestam atkal ir papildus lietas, ir jāveic šī izskatīšana iesnieguma, jālemj par termiņa pagarināšanu, jā. Bet pēc būtības to visu varētu arī izslēgt, ja jūs tā ar rezervīti šo te projekta īstenošanas termiņu arī ieliktu. Ja? Līdz ar to jums arī pašiem būtu bez stresa, kā teikt, iekļautos savos termiņos. Tālāk, ko es esmu saskārusies arī ar naudas plūsmas plānošanu. Kā jau iepriekš minēju, ka ja tā ideja par projektu īstenošanu, tātad mums jau ir jāzina, no kurienes, kādā veidā mums tā naudiņa būs, vai tā mums būs pašu uzņēmēju darbībai, vai tā būs kāds aizņēmums no Altuma vai kādas citas finanšu iestādes, tātad vai tas būs darījuma konts, jā, tātad tas arī ir svarīgi noteikt to jau projekta pieteikumā, un ieplānot, ja ir sevišķi jāiet runa par finanšu saņemšanu no kādas finanšu kredītiestādes, vai tas Altums, vai kāda cita banka, vai kredītiestāde, vai kreditētājs. Tātad, jo tur arī nav tā, ka tas izskatās pāris nedēļu laikā vai mēnešu laikā. Nereti arī tur šī te naudas piešķiršanas procedūra ir diezgan ilgstoša, un kamēr sanāk tā, kad piešķira vai atkal atsaka to naudas piešķiršanu, tad pienāk jau termiņš, kad ir jāiesniedz maksājuma pieprasījums. Un atkal tas pats ir jāraksta iesniegums, termiņa pagarināšana un tā tālāk. Pie naudas plūsmas plānošanas gribētu uzsvērt arī tādu lietu pie sabiedriskajām organizācijām. Noteikti laicīgi jāraksta iesniegums, jāpieprasa šī naudiņa arī no pašvaldībām un jāzina, vai pašvaldības šo naudiņu dos līdzfinansējumam, vai attiecīgi nedos, tātad kur būs tā naudiņa citur jāmeklē, vai pašu biedrības līdzekļi, vai biedru, vai kādā citā veidā. Tātad ir jāsaprot,
par šīm naudas plūsmām. Biedrības, jeb sabiedriskajām aktivitātēm biedrības var pieprasīt šo priekšapmaksas pieprasījumu tieši par konkrētām lietām, bet tātad, ko var darīt pēc projekta apstiprināšanas, pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. Tātad noslēdzot attiecīgi līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un sniedzot kā priekšmaksas pieprasījumu var saņemt, jā, to noteikti biedrības varētu izmantot. Uzņēmēju darbībai, kas ir svarīgi, ja ir lielāks projekts un ja ir iespēja, tad noteikti, lai būtu mazāk, ja nav tās savas naudiņas, teiksim, ja ir sava nauda, viss kārtībā, liekam, varam iegādāties, mums kontā naudiņa ir, viss kārtībā, bet, ja tomēr šo te naudiņu projekta īstenošanai jāpiesaista ir no finanšu iestādēm, no kredīta iestādēm, jā, tad šo te iegādi var sadalīt līdz trijām posmiem, jā, tātad, bet šim te posmam ir jābūt noslēgtam. Tā ir vairāk kā pamatlīdzekļu iegāde. Iegādājam 1 vai 2 pamatlīdzekļus, sniedzam maksājumu pieprasījumu, jā, un saņemam naudiņu atpakaļ šos te procentus attiecīgos, cik jūs esat iesnieguši, cik jums paredzēts. Un nākamo atkal jau ir ieguldīta iespēja ir naudiņu nākošo pamatlīdzekļu vai citu darbību aktivitāšu veikšanai, jā. Bet, lai to varētu darīt, tad arī rakstot projektus noteikti jau ir jāparedz šie te vismaz līdz 3 maksājuma pieprasījuma datumiem. Tātad, ja mēs ierakstīsim to vienu, nezinu, varbūt ar iesniegumu, tad var tikai. Tātad arī tas būtu tā plānot tādu laideni to plānošanu naudas plūsmu, izplānot, lai ierakstītu arī maksājumu pieprasījumu datumus, lai arī nebūtu pilnīgi visa. Tā, kaut kas runāja. Lūk tā. Tālāk, kas ir ļoti svarīgs arī par plānotā apgrozījuma nesamērīgums, kas ir redzēts arī no pieredzes, jā, kad atnāk, mums tiek iesniegti projekti, kad apgrozījums sasniedzamajos rādītājos plānotais apgrozījums ir bijis pat 100 un vairāk procentu nekā uz šo brīžu, uz iesniegšanas brīdi. Tas jau nav nekas slikti, mums tikai prieks, bet vai tas ir samērīgs? Ja es pat arī ieteiktu, kaut arī jums liekas, ka jums tas apgrozījums būs 100 un vairāk tie procenti, tomēr jūs paredzat ar tādu kā pietātīti, jā, ka, likt tomēr to mazāko iespējamo, ja ir paredzēti tie 20%, tad liekam, mazliet vairāk par 20%, plānojam, liekam to naudas plūsmu tā, lai nebūtu šis te apgrozījums nesamērīgums. Apgrozījuma nesamērīgums, kad ir pārāk lieli procenti, un tad, kad ir jāsasniedz šie te rādītāji, tad uzņēmums tik saprot, ka, jā, diemžēl tik lielu apgrozījumu mēs nevaram saņemt. Tātad, vajadzētu domāt līdzi, nebūt tik augstās domās par uzņēmējdarbības attīstības apjomiem. Otrs, kas ir vēl ar ko pie šiem te apgrozījumiem, kāds mīnus ir tāds, ka mēs uzņēmējs, teiksim, iesniedz vienu projektu, viņš saraksta, jā, viņam tur 100 un 200% apgrozījums pacelsies tur 3 gadu laikā, jā. Paiet tie 2-3 gadi vai 2 gadi, teiksim, un uzņēmējs ir vai nākamajā gadā uzņēmējs iedomājas sniegt nākamo projektu. Un pie kā mēs atduramies, ka tam nākamajam projektam, plānojot šo te naudas plūsmu, ir jāņem vērā iepriekšējā projekta sasniedzamie rādītāji, un tie ir jāplusina vēl tie klāt 20%. Tātad, jā, tas tiešām ir jāplāno, tas ir jādomā, tur ir jākonsultējās ar grāmatvežiem,
vai tie ir samērīgi, lai tie būtu adekvāti un nebūtu pārspīlēti. Tas ir svarīgi. Tieši to pašu varētu teikt arī par darba vietām, kad neliekam tās vairākas darba vietas, jo šie te rādītāji ir jāsasniedz. Ir jāsasniedz. To, ko mēs ierakstīsim projektā, tas tomēr ir tā, ka mēs apsolam, un ka tādā veidā iegādājoties šos te pamatlīdzekļus vai šīs te aktivitātes veicot, mūsu apgrozījums kāps, mums būs nodrošināsim darba vietas. Jā, mums biznesa plānā galvā mums ir ļoti lieli mākoņi un gribam rakstīt tās daudzās darba vietas un lielos apgrozījumus. Tomēr to visu darīt piezemētāk, realistiskāk, jo, rezultāti būs jāsasniedz tik un tā. Un lai nebūtu tā, ka projekta rezultātu sasniegšanas gads, tad, kad ir jāsasniedz šie te norādītie rezultāti, tad nāk un ko tad no mums vajag, un tik daudz, bet, kāpēc jūs to ierakstījāt? Un vēl gribētu vērst uzmanību arī uz to, ka, ja ir tomēr, teiksim, jūs paši nerakstat tos projektus, bet to projektu raksta kādi ārpakalpojumā projektu rakstītāji, tad noteikti pirms tās iesniegšanas, pirms tās projekta iesniegšanas vēlams pārlasīt šo te projektu, jo jāatbild jau būs jums pašiem, nevis projekta rakstītājiem. Cik tās vietas ir ierakstītas, cik ir apgrozījums, cik kas kā tiks, visa tā secība, jo ir arī bijis tā, ka man projekta rakstītājs sarakstīja, es nepaskatījos, kas tur ir ierakstīts. Ir jāzina, ir jālasa, ir jāsaprot, ja tas ir dokuments, par kuru neatbildēs projekta rakstītājs, bet atbildēs jūsu projekta īstenotāji. Vēl viens tāds būtisks tāda lieta ir, kad projekta iesniegumos netiek norādītas neattiecināmās izmaksas. Tā kā varbūt baidās to rakstīt, bet zinām, ka katram, jebkuram projektam, es pat varētu teikt, jebkuram pat, ir tādi izdevumi, kas ir varbūt nav attiecināmi līderprojektā, vai arī savi ieguldījumi, pieņemsim kaut vai būvniecība, angāru uzbūvēja, kaut kāds pakalpojums sniedzējs būvniecība angārs projekta ietvaros, bet ar to tukšo angāru šo te apgrozījumu sasniedzamos rādītājus nevar sasniegt. Tam angāram, lai arī pieņemtu lauku atbalsta dienests, apstiprinātu, ka ir pieņemts šis te projekts, angārs jābūt aprīkots gan ar elektrību, gan ar iekārtām, gan tātad ir darbības spējīgs. Tajā var darboties, jau viss notiek, tātad visas lietas, un tās izmaksas droši vajadzētu likt arī neattiecināmajās izmaksās. Tātad uzrādīt, ka būs šīs te izmaksas. Tātad tas tā kā pārliecinoši arī vērtētājiem ir tā, ka tie skaidrs redz, šis projekta iesniedzējs potenciālais, saprot, kā tas viss notiks, kā tas nebūs tikai angārs, bet tur viņam vajadzēs tur arī to un to, un varbūt pat grīdas segumu kādu ievietot, tur apsildi, tur elektrību un tā tālāk, visas citas lietas, kas varbūt nav attiecināmas tieši uz šajā projektā nav uzskaitīts. Vai kādas iekārtas, vai aprīkot ar darbgaldiem un citām lietām, Tātad nevajadzētu baidīties atspoguļot šīs te neattiecināmās izmaksas. Tās pēc būtības, cik es zinu, lauku atbalsta dienests skatās, vai tā lieta ir, kas ierakstīts, bet netur kaut kā citādi ir līgumiem dokumentācija, man liekas, ka pamatot to nepieprasām, bet tikai pēc būtības, vai tās lietas ir izdarītas, sadarītas, kas ir ierakstīts tajā projekta pieteikuma veidlapā.
Nu, kaut kā tā. Vēl vēlētos uzsvērt arī tieši pie dokumentu sagatavošanu, pievienošanai projektu iesniegumam. Esam saskārušies ar to, ka iesniegti tiek projektu pieteikumi un pielikumos ir milzum daudz dokumentu. Skan 1, skan 2, skan 3, skan 5, 0, 0, 10. Mēs pat nezinām, kas tas ir par dokumentu. Tātad jāver katrs vaļā, jāskatās, tas atbilstoši, jā. Vēla lūgums tiešām piedomāt pie šiem dokumentu nosaukumiem, datnes, jā, un censties šos dokumentus nesadalīt. Cenu piedāvājums viens, teiksim, vienas lietas. Ja mēs runājam tieši par cenu salīdzināšanu, par tehnisko specifikāciju, tad tā arī grupējam. Ja, kā tehniskā specifikācija, ja ir tas pielikums sagatavots ar pieteikuma veidlapu, tad tas tukšs, tad piedāvājums 1, piedāvājums 2, kā arī kopsavilkums, kurš tad ir piedāvātājs, ir izvēlēts, nu, apstiprināts izvēlētais piedāvātājs. Un pavisam, piemēram, cenu aptauja pamatlīdzeklim tādam, jā, tur galdam, cenu aptauja, teiksim, tādai iekārtai un visu tā mēģināt sagrupēt, lai būtu pašiem arī vieglāk orientēties un arī vērtētājiem gan VRG, gan arī lauku atbalsta dienestam, tātad vieglāk atrast tos visus datnes, salikt kopā un izvērtēt atbilstoši, vai tas ir atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, vai tas atbilst vai neatbilst. Jo, ja tiek skenēti burtiski bez nosaukumiem un pievienoti nesaprotamiem cipariem klāta, tad ir tā, ka jūs paši arī nereti pievieno nepareizus dokumentus, kas vispār nav saistīts ar konkrēto projektu. Kādu dokumentu iesniedz 2 reizes, un tad otrā atkal nav neviena. Ja? Tad paši arī grūti jums orientēties tajā visā. Līdz ar to tas ir būtiski un tas ir svarīgi, ka tagad ir iespējams arī parakstīt ar elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu, teiksim, parakstītu, sazipotu, saspiestu dokumentu komplektu var arī pievienot kā pielikumu. Tas arī tā kā pārbaudīta lieta. Nepārsniedz šos te noteiktos megabaitus, ja, un mēģināt tomēr gan sev pārskatāmi, gan lai arī citiem būtu skaidrs, vienkārši redzami, pamatoti, atbilstoši šie te dokumenti. Lai nebūtu tur daķņu skaits ir vienam otram ir bijis 60 un vairāk, jā, un tad lūk no šiem te 60 pamēģini, izlobīt, jā, it sevišķi pie mācībām, kurai mācībai, kurš tas ir lektors, kurš tas ir telpu noma, kurš tas kafijas pauze, jā, iet runa par sabiedriskajām. Tātad tas to visu, tas paņem laiku, tas mūsu laiku, vērtēšanas laiku, un galu beigās, ja ir tik daudz dokumentu, visticamāk, ka kurš ir iesniegts 2 un vairāk reizes, bet kurš atkal nav iesniegts nemaz. Ja? Tātad mēģināt saformēt pareizi tos dokumentus, sakomplektēt, lai nebūtu tādas daudzums liels, bet izšķidāt to visu nereti ir pat gandrīz vai nav iespējams. Jāzvana un jāprasa jautājumi atkal pie projekta iesniedzēja, lai varētu kaut kādu sapratni tur no tā visa gūt. Vēl runājot, kas būtu jāņem vērā tieši pie projekta iesnieguma sagatavošanas, jā, tātad tās ir nomas, jā, tāksim, pievienotie dokumenti, ir nomas līgumi,
nu, ir jāpaskatās, kāds tas nomas līgums līdz kuram datumam ir, jo ministru kabineta noteikumi paredz, ka ir jābūt vismaz 7 gadi no projekta iesniegšanas brīža. Ja? Tātad, vai šis te nomas līgumam ir nepieciešami termiņi? Ja nav, tad noteikti tie būtu jāveic kaut kāda vienošanās par termiņu pagarinājumu vai kā citādi ar īpašnieku šīs zemes, kur it sevišķi, ja notiek būvniecība vai stacionāro pamatlīdzekļu novietošana. Un ir svarīgi noteikti, kad ir šai zemē, kur noteikti šī būvniecība notiks vai stacionārie pamatlīdzekļi tiks novietoti, jābūt obligāti sakārtotai zemes grāmatai, īpašumtiesības nokārtotas. Ja? Ja kaut kas nav, īpašumtiesības nav sakārtotas, tad būtībā tas ir ļoti liels šķērslis, kā arī kamēr tas netiks sakārtots, līdz ar to šo te projektu īstenot nevarēs, bet tās lietas var aizņemt pat vairākus mēnešus. Vēl gribētu uzsvērt tādu lietu, ka līderu projekti nevajadzētu būt par tādiem kā mēdz teikt, projektu rakstītāja lejamie gabali. Ja? Ja iet runa par projektu aprakstu, ja? Tad censties iekļauties tajos noteiktajos to burtu, jeb zīmju tajā skaitā, tie 2500, ja nemaldos, bija. Šajā gadījumā ir tādi veida projekti, kur mēdz var rakstīt ļoti daudz un raksta pat uz blakus atsevišķām lapām. Protams, var pievienot, ja tas ir nepieciešams, ja nav iespējams savu to viedokļu projekta īstenošanas gaitu vai nepieciešamību izlikt šajos 2500 zīmēs, pievienot vēl kādu dokumentu klāt un turpinājums, bet ja tas dokuments aiziet uz 2, 3 un vairāk lapām, tātad izplūst ar kaut kādiem vispārējiem apgalvojumiem, tur kaut atkal no interneta vietnēm pierakstītiem, iekopētiem kaut kādiem pamatojumiem, ja, tas būtībā nav vajadzīgs. Jo, ja mēs gribam, tātad šeit vajadzētu īsi, konkrēti, precīzi, tātad, ko mēs gribam, cik daudz, kur to gribam un kāds būs rezultāts, tātad, kas tas būs labums, tātad vai nu tas ir apgrozījums paceļās vai darba vietas vai sabiedriskajām aktivitātēm, kāds būs rezultāts, kāds būs guvums iedzīvotājiem vietējiem. Tātad censties pēc iespējas vairāk konkretizēt, bez liekvārdības, bez šīm te garajiem palagiem, kur projekta apraksts nereti mēdz būt uz vairākām lapām pievienots. Tāpat gribētu vērst arī lietu, man liekas, arī Daiga iepriekšējos semināros minēja, ka mērķim jābūt ir ļoti konkrētam un vēlams viena teikuma garumā. Tātad, ko mēs vēlamies? Kaut kā tā tieši par projektu, tieši kā tādu, jā, vēl ko gribētu uzsvērt, kad projektu, sevišķi uzņēmē darbības, bet arī sabiedriskās biedrības, kas varētu palaiž garām tādu vienu projektu pieteikumu sadaļu, kur ir norādīta esošie pamatlīdzekļi. Kas jums īpašumā esošais? Ja? Tātad to arī noteikti vajadzētu aizpildīt. Tas ir būtiski, tas ir svarīgi. Un lai varētu izvērtēt šo te projekta pieteikumu kopumā. Ir tādas aizpildīt arī, protams, var, bet es zinu, ka ir daži, kas arī cenšas pat, ja to pamatlīdzekļu ir milzīgi daudz, īpašumā vai uzskaitē, tā tiek pievienoti arī no grāmatvedības programmām,
šie te pamatlīdzekļu saraksti, kas atspoguļo, kad uzņēmējs, jā, tātad uzņēmējiem ir šī te resursi, ar ko pelnīt, ar ko darboties, ar ko sasniegt mērķi. Tas arī ir būtiski arī pie izvērtēšanas. Tā, varbūt ir kādi jautājumi. Es tik runāju. Nav. Turpinam. Kas vēl būtu svarīgi, kā jau es iepriekš mazliet minēju, ka projekta īstenošanas laikā sekot līdzi projektā pieteikumā norādītajiem termiņiem un sasniedzamajiem rādītājiem. Tātad tas ir svarīgi, ko mēs ierakstam, un tas ir svarīgi to ņemt vērā un laicīgi, ja mēs jūtam, ka mēs nevaram atbilstoši projekta pieteikumā norādītajiem termiņiem vai nu iesniegt maksājumu pieprasījumu, vai varbūt iegādāties noteikto preci, vai kaut kas mums tomēr ir, kaut kādi šķēršļi ir, jeb riski, tad noteikti par to laicīgi informēt gan vietējās rīcības grupu un lauku atbalsta dienestu par izmaiņām. Tātad nerīkoties vienpusīgi, nesanāca, nav tādas preces šobrīd noliktavā, nekas, es nopirkšu citu, tā gluži nevajadzētu, mēdz gadīties, piemēram, kaut kādu iekārtu uzņēmums projektā paredzējis iegādāties, un beigās, tad, kad notiek šis te projekts apstiprināts un vēlamies iegādāties, tad vai nu noliktavā nav, vai nu vēl kāda cita ķibele, kad tas piegādātājs, vienkārši viņam nav tās preces, ir jāmēģina izvēlēties kāda no citām. Tad, noteikti ir jāveic atkārtoti jauna cenu aptauja, tātad ar konkrētiem parametriem, kas tad tur ir citādāks, atkārtoti, jāinformē gan lauku atbalsta dienas par šīm te izmaiņām. Protams, jāņem vērā to, ka vairāk naudiņas netiks atbalstīts, kā ir piešķirts uz lēmumu pieņemšanas brīdi, bet ja ir dārgāks, teiksim, bet cenu salīdzināšana ir jāveic, un vēl kas ir svarīgi pie cenu salīdzināšanas, ir atkārtoti veikti cenu salīdzināšanā, izstrādāta jauna tehniskā specifikācija, 2 piedāvājumi kopsavilkums, un šajā gadījumā ir noteikti arī jābūt pievienotam apliecinājumu par konflikta neesamību. Ja mēs projektu pieteikumā uzreiz iesniedzot projekta pieteikumu, tātad projekta īstenotājs iesniedz šo cenu aptauju, tad tur projekta veidlapā ir tādas ķeksītes, kur var atķeksēt, kad ir apliecinājums par konflikta neesamību. Tad šajā gadījumā, ja tiek veikta cenu aptauja atkārtoti, tad šī apliecinājumam ir jābūt pievienotam klāt. Kaut kā tā. Varbūt vēl par kaut ko varētu runāt. Varbūt ir jautājumi, par ko mēs varētu izrunāt. Tad turpinam tālāk. Mazliet gribētu parunāt par tādu lietu, kas ir riski, kas jāņem vērā. Tas arī atkal ir no pieredzes, kad, projekta iesniedzējs uz projekta iesniegšanas brīdi, uz projekta realizēšanu ir saimnieciskās darbības veicējs. Bet projekta īstenošanas un uzraudzības periodā maina uzņēmējdarbības formu, piemēram, uz SIA. Šeit ir noteikti jāņem vērā sasniedzamie rādītāji darba vietas, jo saimnieciskās darbības veicējam pēc būtības, tātad viņš jau pats par sevi kā tāds šo te darba vietu nodrošina. Neskatoties uz to, kurā vai pa visu gadu vienā mēnesī varbūt lielāks ir ienākumi ieņēmumi, otrajā ir mazāki, kurā maksā vairāk to valsts sociālo apdrošināšanu vai nodokļus, kurā mazāk, bet pēc būtības viņam skaitās pilna
laika darba vieta. Uh, Ir bijis tā, ka iesniedzējs, tātad, kā es minēju, saimnieciskās darbības veicējs, uzraudzības periodā nomaina uzņēmējdarbības formu. Pārreģistrējas par SIA, SIA uzņemās visas saistības, kas saistītas ar saimnieciskās darbības veicēju, jā, tātad turpina ar lielu pilnu krūti, bet izrādās, ka ir pieņemts darbā kaut vai tas pats valdes loceklis, bet uz nepilnu darba slodzi. Rezultatīvie rādītāji, respektīvi, nav sasniegti. Tātad darba vieta nav pilna slodze. Par to arī īsti varbūt arī neaizdomājas. Jā, tad, kad pienāk tas rezultātu sasniegšanas gads, jā, kad šiem te rezultātiem jābūt sasniegtiem, tikai tad saprot, ka nav nodokļi maksāti no pilnas minimālās darba algas. Lūk, jā, tas būtu ļoti jāpārdomā, jāņem vērā, ka it kā nevainīga vienkārši uzņēmējdarbības formas maiņa var rezultēties ar sasniedzamo rādītāju nesasniegšanu. Ja? Vai arī ir cits stāsts, kad ir reģistrējies kā PVN maksātājs. Tātad attiecināmās izmaksas attiecīgi būs tātad tikai no summas bez PVN. Jā, tātad arī atkal samazinās, kā arī sasniedzamie rādītāji, jeb apgrozījums, ja ir iesniedzējs bijis kurš vēl nav PVN maksātājs, jā, sastādījis šo te naudas plūsmu, paredzējis savus apgrozījumus, kā sasniedzamos rādītājus, projekta īstenošanas beigās, jeb uzraudzības periodā, ja, tad, kad ir tas gads, kad ir jāsasniedz apgrozījums, tad ir jāņem vērā, ka apgrozījums tiks skatīts no summas bez PVN. Ja, tas arī būtu jāņem vērā, kad ir no pieredzes, varu teikt, ka ir nākuši klajā, kā man apgrozījums ir, man ienākumi, bet tas nav apgrozījums. Ja tu esi PVN maksātājs, tātad tavs apgrozījums, tātad PVN maksātājiem ir summa bez PVN. Tātad tur arī tie 21% ir svarīgi. Nu, lūk. Kaut kā tādos lielos, īsos vilcienos par tādām būtiskākajām varbūt kļūdām. Varbūt par ko vēl varētu pārunāt, tad dodiet kādu ziņu, par ko mēs varam vēl izrunāt. Ja ne, iesim mazliet tālāk, kur pārunāsim mazliet tās uzņēmējdarbības formas. Kāpēc ieliku tieši šajā seminārā tieši pārunāt par uzņēmējdarbības formām? Jo potenciālajiem projekta iesniedzējiem nereti ir idejas, ir skaistas idejas, lielas idejas, plāni ar biznesu, bet saimnieciskā darbība vēl nav reģistrēta. Un, kādreiz arī uz konsultāciju nākot ir jautājumi, ko man labāk reģistrēt? Pašnodarbināto, jeb kā saimnieciskās darbības veicējs, vai biežāk ir iet runa, vai SIU uzreiz dibināt. Tātad, jā, ir tā kā viennozīmīgi ir ļoti grūti pareizo to atbildēt, kas būtu labāk vienā vai otrā gadījumā. Tas ir ļoti atšķirīgs lēmums, kāda darbība tiks veikta. Jo arī pašnodarbinātais ne visas darbības var veikt. Tas ir noteikts atkal ministru kabineta noteikumos. Un arī atkal sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tā kā ir lielākas iespējas, jā. Bet atkal par tiem nodokļiem ir nesaprašana, varbūt vairāk kāda lielāka vai mazāka atbildība tieši no šīm te katru atšķirīgākām uzņēmējdarbības formām. Jeb
Tātad pašnodarbinātais, jeb saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants, individuālais uzņēmums vai zvejnieku un zemnieku saimniecība. Tās, tās visas formas, tātad IK, IU, ZS vai SDV, kā sīkāk varētu teikt, ja, tām visām būtībā ir viena lieta, ka tiem grāmatvedība tiek kārtota pārsvarā vienkāršā ieraksta sistēmā līdz 300 000 apgrozījumu. Tas ir viens tāds pluss, un otrs, kas ir būtiski, tad, ja potenciālais projekta iesniedzējs tātad vēlas īstenot šo te projektu un, teiksim, sākt pelnīt, ja, bet tam nav kaut kādas citas algota darba, un viņš, teiksim, kāds ir noteikums, kad var no šīm te uzņēmējdarbības formām var izņemt sev naudiņu, ja? Nomaksā nodokļus un paņem priekš sevis. To nevar atkal no sijām. Ja cilvēkam nav šī citas darba vietas, sijā naudiņu nopelnīto izņemt tik vienkārši nevar. Tātad tas es tādu būtisko, tādu ļoti lielos prastos vārdos to jums stāstu, ja, kāda vislielākā principā ir atšķirība. Tālāk ir jāizvērtē noteikti ir tie nodokļi, kuram būtu mazāk jāmaksā un kuram varbūt ir izdevīgāk tieši uzņēmē darbības uzsākšanai. Otra lieta, ja pašnodarbināto var piereģistrēt vienas dienas laikā bez maz vai nu labi 3 dienu laikā, kamēr atbilde no valsts ieņēmuma dienesta nāks, un arī likvidēt tikpat ātrā laikā var, tad sētbiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēt tik ātrā laikā nevar un arī likvidēt arī nevar. Tas ir caur uzņēmuma reģistru. Tur noteikti ir savs tas process jāaiziet, jā. Teiksim, tas ir mazliet sarežģītāk un ar lielāku atbildību. Bet risks ir kur? Ja pašnodarbinātais IK, IU vai zemnieku saimniecība, tātad tie, kas kārto ir iedzīvotāji ienākuma nodokļu maksātāji, tie tomēr, nu tā varbūt grūtāk to pateikt, tātad riskē ar visu savu sev piederošo mantu. Ja? Ja ir kaut kas tomēr tā uzņēmē darbība neiet tik labi un tomēr ir kaut kādas vai nu pārkāpumi, vai nu kaut kādas likstas notiek, kad tātad mēs atbildam ar visu savu mantu. Sijā tas jau pats par sevi tas uzņēmē darbības forma nosaukums, tātad sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tātad viss, kas ir ar sijā, tātad to tikai riskē ar šīs te sijā mantu, bet nevis personīgo. Tad lielos vilcienos mazliet tā to varētu izskaidrot. Tālāk mazliet es pieskaršos tieši pašnodarbinātajiem, jeb saimnieciskās darbības veicējiem, kas varbūt ir diezgan bieži projektu iesniedzēji pēdējā laikā, kas arī tie, kas plāno to darīt. Tātad var izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas veidiem. Tātad, jā, pirmais maksāt sociālo, tas ir VSOI, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un arī iedzīvota ienākuma nodokli no saimnieciskās darbības ienākumiem vispārējā kārtībā. Var būt arī kļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju, ja ir pensionārs vai persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu. Jā, tas atkal ir jālasa MK noteikumos, kuras tad saimnieciskās darbības uz šo patentmaksām ir attiecināmas. Kā arī vecais labais mikro uzņēmuma nodoklis, kas šobrīd varētu izvēlēties kā vienu no nodokļu maksāšanas veidiem tieši saimnieciskās darbības veicēji. Sijā šo te mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju vairs nedrīkst būt.
Tātad, jā, mikro uzņēmums ne tikai saimnieciskās darbības, bet arī IU, IK un ZS, kā es tā īsāk. Jā, tātad gan zemnieku saimniecības, gan individuālie komersanti, gan individuālie uzņēmumi. Tātad visi šie drīkst būt kā mikro uzņēmuma nodokļa maksātāji. Mazliet sīkāk par šo te mikro uzņēmuma nodokli. Jā, gribētu pieminēt ļoti, kas tas par putnu varbūt, kuram tas nav zināms. Tātad šis mikro uzņēmuma nodoklis piemērojams un izdevīgs tiem, kuriem būtībā strādā ar pakalpojumus sniedz ar kā intelektuālo darbu, jā, kur ir ļoti maz izdevumu. Tur ir tā, ka no mikro uzņēmuma nodoklis ir 25%. Nākamais, te iepriekš. Jā. Mikro uzņēmuma nodoklis tātad ir 25% no ieņēmumiem. Ja parastajā kārtībā ir tā, ka mēs maksājam šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālo nodokli tikai no ienākumiem, kas ir ieņēmumi mīnus izdevumi, tad mikro uzņēmuma nodoklis ir praktiski no visiem ieņēmumiem. Jeb citiem vārdiem sakot, tas, kas ienāk bankā, no tās summas vienkārši mīnus 25%, kas ir jāsamaksā valstī. Ja līdz šim gadam, līdz 2023. gada 31. decembrī bija noteikti limiti, tātad kādam apgrozījuma limits, tie bija 25,000 gadā, tad šobrīd šie limiti ir noņemti un no šī gada 1. janvāra tātad limitu nav. Jebkurā gadījumā, cik šis apgrozījums jums būs, tik arī būs, no tiem arī būs jāmaksā šie 25%. Un tas ir tāda labākā ziņa, jo iepriekš līdz 23. gada 31. decembrim bija tā, ka mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, kuriem apgrozījums bija virs 25,000, tātad tai summas daļai, kura bija lielāka par 25,000, jā, tātad gada griezumā, tiem piemēroja 40% nodokļu. Tas ir tā ļoti, manā skatījumā, ļoti neadekvāti. Bet, jā, tādi ir tie likumi. Vēl gribētu arī minēt par šo te mikro uzņēmuma nodokli, kuru ir iespējams mainīt saimnieciskās darbības veicējs, drīkst mainīt 1 reizi gadā, un tas ir iesniedzot pieteikumu līdz 15. decembrim iepriekšējā gadā. Tātad vai izstāties no šī te mikro uzņēmuma nodokļa maksātāja statusa vai atkal iegūt. Ja? Tātad šie te saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, vēlreiz uzskaitīšu, un zemnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kas ir iespēja maksāt šo te nodokli. Bet ir viens liels mīnus pie šiem te mikro uzņēmuma nodoklim. Tur ir tā, ka nomaksā šo nodokli un it kā ir viss izdevumus var nemeklēt. Tur var, teiksim, it kā pozitīvi daudzās jomās, bet tomēr ir arī savs mīnus šim te mikro uzņēmuma nodoklim, kas iet vairāk runā par zemnieku saimniecībām. Visas subsīdijas, un es pieņemu arī šie te atbalsts no lauku atbalsta dienesta kāds vai līderu projektu īstenotājiem, visi ienākumi jebkurā gadījumā būs apliekami ar nodokli. Arī subsīdijas. Ja? Tātad līdz ar to zemnieku saimniecības un tie, kas raksta projektus, principā šo te mikro uzņēmuma nodokļa maksātāju statusu, kamēr īsteno projektus, neizvēlas. Tā. Tālāk par pašnodarbinātajiem atšķirībā no SIA. Tātad SIA obligāti ir ieslēdzas jau nodibinot, tātad tā ir divkāršā ieraksta grāmatvedība, kas ir jākārto. Tas nozīmē papildus izmaksas ārpakalpojumu grāmatvežiem vai grāmatveži, tas ir darba vieta, jā. Tātad ir jāalgo, bet pašnodarbinātie, teiksim, jā, kas nepārsniec iepriekšējā gadā 300,000 eiro, kārto
grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā. Tas ir pluss un tāds vienkāršota lieta, ja ar maziem apjomiem sāk darboties biznesā, uzņēmējdarbību sāk veikt. Jā, bet tas ir tikai līdz konkrētam apgrozījumam. Vēl arī ieliku, kas ir vairāk kā saimnieciskās darbības veicējiem. Tātad, ja grāmatvedību organizēšanas kādi ministru kabineta notiekumi, 322 tie un 145, tātad 322 ir kārtība, kādā saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti kārto grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā, un 145, jā, tie izvēlas kārtot divkāršā ieraksta sistēmā un kļūt par uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājiem. Tālāk mazliet lielos vilcienos, tādos ļoti lielos vilcienos pašnodarbinātājiem par tiem nodokļiem un to veidiem. Tātad pirmais ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas tiek aprēķināts vienu reizi gadā, iesniedzot gada deklarāciju, jā, un tas tiek maksāts atbilstoši no tātad ieņēmumiem mīnus visi izdevumi, kā arī iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, tiek arī atvieglojumi dažādi vai kas nav izmantots kāds neapliekamais minimums, tātad arī šeit par šo summu tiek samazināts iedzīvot ienākuma nodokļa apmērs. Un procenti, tad, respektīvi, ja saimnieciskās darbības ienākumi, jā, tātad nevis ieņēmumi, bet ienākumi, tātad ieņēmumi mīnus izdevumi, starpība, peļņa, citiem vārdiem sakot, līdz 20 000, tad maksām 20%. Ja ienākums ir virs 20 000, 4 eiro līdz 78 100 eiro ir 23%, bet attiecīgi ienākumam, kas pārsniedz 78 100 eiro, ir 31%. Šeit nu gan es vēlētos arī jums padomāt, vai ir jāpaliek pie šādiem apgrozījumiem, kuriem ir ienākumi palikt par iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāju. Jo iespējams arī, laikam nevarēšu kaut kur te iet. Es laikam nevaru samazināt, muti uzlikt. Jā, te kaut kas švīkājās. Tātad pāriet uz uzņēmuma ienākuma nodokļu maksāšanu. Jā, tātad, tas ir lielos tādos vilcienos. Un, jā, par samazināto patentu maksu arī ir bijusi interese, kad konsultācijas man ir zvanījuši tieši, bet šeit ir jāņem vērā, ka saimniecisko darbību veids jomā, par kuru atļauts maksāt šo samazināto patentu maksu, un saimnieciskās darbības ieņēmumu iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000, tātad ar mazu apgrozījumu, jā, šo varētu piemērot, un tas tiešām ir tiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem vai arī tiem, kam ir notiekta pirmā vai otrā grupas invaliditāte. Jā, tātad šie te maksā tikai 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā, un praktiski vairs nekādi ne valsts sociālās apdrošināšanas, nekādi citi nodokļi nav jāmaksā. Tas ir tāds pa vieglo, nezinu, tas varētu frizieris varētu būt vai kaut kādas nelielas pakalpojumu sniedzēji. Lūk, un tās ir tālāk, tas ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas pašnodarbinātajam no saimnieciskās darbības ienākumiem, ja peļņas ir jāveic šīs te iemaksas, jā, un to ir sanāk tā, ka tās ir ienākumu, jeb nosaka peļņas daļa, par kuru tiek maksāti, jā, un tie ir 31% šajā gadā no 700 eiro mēnesī, tas ir, kas pilnās kā no minimālās darba algas, jā, sanāk, ja ir ienākumi lielāki par 700 un 10% līdz 700 ienākumiem mēnesī, vai par starpību starp faktiskajiem ienākumiem un šo te minimālo slieksni 700.
Jā, tad nodokļi. Līdz ar to, ja tā ņemam, paskaitam kopumā, nemaz tik mazi nodokļi pašnodarbinātajiem, jeb saimnieciskās darbības veicējiem, nemaz nav. Nereti izdevīgāk tomēr ir dibināt šo te SIA, jeb sabiedrību ar ierobežotu atbildību, bet tur ir noteikums, tomēr tā ir darba vieta, tur ir darbinieki, ja, par kuriem ir jāmaksā nodokļi. Un to, nu jā, šeit es mazliet varbūt iepriekš jau minēju, ka no 24. gada un piemērošanas vienkāršotā kārtībā un tie 25%. Tālāk mazliet parunāt par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Tātad šeit arī nav jāmaksā katru ceturksni kā pašnodarbinātajam nodokļi, bet atkal ir jāpieņem darbā darbinieks vai arī valdes loceklis, var būt kā darbinieks. Uz darba attiecību, tātad uz darba līguma pamata. Un sabiedrībā ir ierobežota atbildība, ir citi nodokļi. Tātad, tas ir darbinieku darba algas nodokļi, darba ņēmēja nodoklis, jā, 10,5%. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%, kā arī iedzīvotu ienākumu nodoklis 20%. Ja algas nodokļu grāmatiņa ir pie darba devēja, vai 23%, ja algas nodokļu grāmatiņa nav darba devējiem iesniegta. Kā es jau minēju, tā lielākā atšķirība ir tā, ka, ja mēs esam pašnodarbināta persona, jā, tad mēs nopelnam, sniedzam pakalpojumu, jā, saņemam to naudiņu, nomaksājam nodokļus, un ar to naudiņu, kas mums ienāk kā pašnodarbinātajam kontā vai kasē, jā, mēs varam rīkoties pēc saviem uzskatiem. Bet kā sabiedrībā ir ierobežota atbildību, tātad tur jau nu šis maciņš ir jānošķir. Jā, no personīgās. Arī tad, ja esat kā valdes loceklis vai vienīgais valdes loceklis. Tā vienkārši no SIA konta vai kases paņemt naudiņu nemaz nedrīkst. To var saņemt tikai un vienīgi kā darbinieka atalgojumu. Otrām kārtām tās ir dividendes, kuras izmaksājas pēc gada, nākošajā gadā, iesniedzot gada pārskatu. Un, ja šie uzņēmums ir strādājis ar peļņu, tātad no peļņas daļas nomaksājot 25% var izņemt šo naudiņu. Tāda ir lielākā atšķirība. Jā? Tātad tiem, kas ir tikko sākuši, viņi nesaprot, kam man pēc būtības labāk būt. Vai no saimnieciskās darbības veicēja, vai no IK, vai SIA. Atšķirība starp saimnieciskās darbības veicēju un individuālo komersantu pēc būtības ir tāda, ka, ja SDV, ja saimnieciskās darbības veicējs ir reģistrējies, tad tā nodokļu maksātāja kods ir, respektīvi personas kods bez svītriņas. Un nevienmēr mums tā lieta man pašai arī īsti nepatīk, jā, kad visur rekvizītos tiek norādīts šis te personas kods. Līdz ar to ir iespēja reģistrēties kā individuālajam komersantam, būt nevis vārds uzvārds, bet savu komersanta nosaukumu, jā, tad ar savu nosaukumu izdomātu, un reģistrēt uzņēmuma reģistrā. Bet visi nodokļi, ja tātad paliek vai nu iedzīvot ienākuma nodokļa maksātājs, tad atbilstoši viss, kas saistīts kā saimnieciskās darbības veicējam, vai arī reģistrēties un kārtot divkāršā ieraksta sistēmā un pāriet uz uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāju, kur ir, teiksim, ir jābūt darbiniekam, un dividendes izņemt tikai nākamajā gadā. Var saņemt kaut kādu atalgojumu par savu darbu, tātad tikai darbs, ne par darba algu var izņemt ik mēneša. Tātad tās ir tās lielākās atšķirības un būtiskākie, teiksim, tādi iezīmes, jā, kuram pašam ir vajadzīgs izvērtēt, vai
man dibināt to SIA, vai tomēr es palieku kā saimnieciskās darbības veicējs. Vēl ir būtiski un svarīgi noteikti skatīties, kādā nozarē, kādā jomā uzņēmums, jeb saimnieciskā darbība plānots veikt kādā jomā. Jo tikko ir plānots būs eksports, jā, tātad, viennozīmīgi izdevīgāk būtu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un reģistrēties kā PVN maksātājiem. Jā. Tas uzreiz automātiski bez maz vai iet, kad ir kaut ko mēģinam eksportēt, tad ir jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Tad vēl ir arī PVN, kas ir vai nu maksājam, vai nu nemaksājam. Jā, tad tas ir tādos lielos vilcienos. Varbūt ir kādi jautājumi? Viens jautājums ir čatā, to var... Varbūt Inga izlasa, kur tas ir. Tūlīt. Vai reģistrējoties kā individuālajam komersantam ir vajadzīgi statūti? Kā individuālajam komersantam statūti īsti nav vajadzīgi, ja tas tomēr atbilst kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet sīki ļoti ir norādīts, tāpat tas ir caur uzņēmumu reģistru, un tur ir visa sadaļa pilnīgi aprakstīta, kā to var izdarīt. Jā. Un arī dokumentu paraugi tur ir. Paldies! Jā, tad vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, varbūt vēl kādi jautājumi. Jo es šeit būtībā pārrunāju tikai ļoti, ļoti lielos vilcienos, jā, jo kaut kā ļoti sīki nepieminot nevienu, ne otru konkrētos, jo katram uzņēmumam, katrai darbības jomai ir sava specifika. Tur ir vai nu ir informācija kaut kur jākonsultējās vai ar grāmatvežiem, vai ar ekonomistiem pirms reģistrēt kaut vai to pašu SIA. Jā. Jo man ir bijusi pieredze tāda, ka noreģistrēja SIA un arī tāpat iesniedza projekts neapstiprinājās un tā SIA atkal ir jālikvidē un atkal ir jāieguldās un tās darbības nenotiek, tad izvērtēt, vai vajag, cik tālu, kādos apjomos, vai darbosieties arī tādā gadījumā, ja tas projekts netiks apstiprināts. Ja? Tas arī ir jāatbild visu pirms noteikti pašiem sev un tikai tad varēs pareizo atbildi pateikt. Nu un beigās es tā kā ieliku, tātad, kas ir panākuma definīcija, katram cilvēkam tā var būt sava, bet viens ir skaidrs. Panākumiem bagāti cilvēki nekad neapstājas, ne grūtību priekšā un nekad nepadodās reizēs, kad viss ir slikti, jo viņiem ir mērķis. Tātad, lai mēs varētu sagatavot kvalitatīvi projektus un īstenot un realizēt un sasniegt rādītājus, mums jābūt ir mērķiem, uz ko mēs tiecamies. Paldies par uzmanību! Sirsnīgs paldies, Marija, un tad šobrīd, ja jautājumu vairāk nav, paldies, un tad semināra ieraksts būs pieejams partnerība mājaslapā pēc tam, kad tiks apstrādāts. Vēlreiz paldies Marijai un uz tikšanos nākamajos semināros. Ja. Man ir jautājums, sakiet, vai es varu palikt individuālā konsultācijā ar Mariju? Ja Marija jā, droši. Jā, droši. Tā, es ieslēgšu kameru, lai mums tad viss ir redzams. Sveicināti, Marija. Man ir jautājums nedaudz par projektā, kas ir B26 sadaļu, kas ir papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējas attīstības stratēģiju. Kas tur ir tāds